Fakts ir fakts, tomēr saskāros no medicīnas puses un ārstu viedokļa par bosfēliju. Esmu pati uzskaitē pie RA departamenta, un bosfēlija efektīgi samazina iekaisu, un tāpēc tā var arī samazināt reumatoida artrīta simptomus. Artrīta fonds, piemēram, brīvi iesaka bosfēlijas kāpes kapsulas kā potenciālu reumatoida artrīta, kā arī osteoartrīta terapiju. Arī ir iekļauts 7 pētījumi un veikta meta-analīze, kuros piedalījās 545 pacienti. Bosfēlija un tās ekstrakts, jā, var samazināt sāpes un iekaisumu. Principā osteoartrīts daudziem ļoti pazīstama diagnoze. Ir iekaisīga locītavu slimība, kas galvenokārt bojā locītavu skrimšļus. To raksturo locītavu skrimšļā degradācija un visu locītavas audu iesaistīšanās, kas galu galā izraisa locītavas deģenerāciju, fibrozi, lūzumu, dažādus defektus un visas locītavas virsmas bojājumus. Tā kā pati esmu šajā grupā, tad noteikti iesaku lietot patstāvīgi bosfēliju. Epidemioloģiskie pētījumi liecina, ka šobrīd visā pasaulē ar artrītu slimo apmēram plus-mínus 355 miljonu cilvēku. Un artrīts ir kļuvis par slimību, kas izraisa invaliditāti pasaulē. Katru gadu šis cipars paaugstinās. 15. gadā kontinentālajā Ķīnā bija 120 miljoni cilvēku ar artrītu. Un saslimstības līmenis bija aptuveni 13%, no kuriem lielākais ir cilvēku skaits, kas cieš no osteoartrīta. Gadu šis cipars palielinās. Ja tas bija 15. gadā, tad jau šis cipars ir jau kudiši jau lielāks. Mums arī veiklā mīļā ir korāla bosfēlija, zinot mocības, ar ko cilvēks saskarās, un tomēr tās ir kājas un ne tikai. Ja zaudējam iespēju staigāt, tad ir ļoti, ļoti bēdīgi. Kad mums jau klauvē problēmas, nav jābaidās lietot uzturbagātinātājus. Tie ir tikai palīgi, jo tā vai citādi ne visiem iespējas apēst, ko vērtīgi no pārtikas dažādu iemeslu dēļ. Jo, ja mums ir kompleks ļoti daudz problēmas, tad mēs arī uz tā šķīva nevaram visu salikt katru dienu tas, kas ir vajadzīgs. Visam kam, ja mēs esam saskārušies ar daudzām problēmām. Jā, es piekritīšu to, ka veseliem cilvēkiem, šis nedraudz, šis nebūtu jāklausās, bet tai pašā laikā jūs varat aizdomāties par nākotni. Un jūsu gadījumā profilaktiski arī jau novērsīsiet šos cēloņus laicīgi, lai jums pēc 5, 6, 10 gadiem nebūtu jāmocās, lai jums mīļā jauka veselībā un, protams, rakstiet, ja jūs vēlaties korāla bosfēliju.